nav neviens esi tu mūsu Dievs. Tu esi tas, kurš ir tas, kurš vēl debesīs, kurš zemes. Tu elpā mūsu sirdīm. Tu esi visu vadītājs. Nav nekā lielāk, kur vēl stiprāk, un esi skaistāk par tevi. Nav nekā, kas varētu mēroties ar tevi spēku. Tu spēj tiešām tums pārvērst gaismā. Tu spēj vērts pārvērst priekā. Halleluja, Dievs. Tu spēj nespēku pārvērst spēku. Un, kungs, tu spēj atjaunot saustas sirdis. Tu spēj iepriecināt tos, kas šodien ir noskūpuši. Tu spēj tiešām kāds visu atjaunot. Tu spēj radīt jaunu no nekā. Šodien mēs esam šeit, lai pielūgtu, lai slavētu tevi, lai atdot visu godu, visu slavu tev vienīgai dzīvēm un patiesajam Dievam. Jo tikai tu esi ceļš, patiesība un dzīve. Tu esi augšām celšanās un dzīve. Tu esi tas, kurš katru vienu mūs reiz atrada. Tu esi tas, kurš mums atmazgāja pacēlošiem dubļiem. Tu mums devi jaunu sirdi. Tu mums esi devis jaunu baltām ģēru, kas mazgā tavās asinīs, Jēzu. Halleluja Tev. Paldies Tev. Paldies Tev dzīvais un patiesais Dievs. Paldies Tev. Tu atdevis Tev dzīvību par mums, par mūsu grēkiem. Trešā dienā tu esi augšām celties. Tu esi pie tēva labās rokas. Un katru dienu, 24 stundas dienā ir Dievs. Tu esi tas, kas par mums aizmīts. Jēzus, paldies Tev. Paldies Tev, mūsu kungs. Tu valdi, tu esi kronība. Halleluja Tev. Un tu esi uzvarējis slimu, nāvi. Tu esi uzvarējis varības, kungs. Halleluja. Tu mums ir darījis brīvs no grēka. Slavu. Slavu Tev pateicības, kungs. Tu esi varens. Halleluja, mūsu Dievs ir varens, amen. Un mēs esam sanākuši šeit par godu viņam. Par godu viņam, kurš mūs ir iecēlis gaismā no tumsības. Halleluja, mēs varam dot viņam godu un slavu. Halleluja, Tev, kungs. Slavu Tev. Halleluja. Viņš ir šeit, ir pienācis laiks, ka mēs pieņemsim ūdens kristības. Un ir daudz cilvēku, kas jautā, kāpēc tas vispār vajadzības. Mēs tur pieņemam Jēzus Kristu visu kārtībā, vai tad nepietiek, ja mani tur apslaka ūdeni, vai vēl kaut ko, ja? Mums ir bijusi daudz, arī tādas sarunas daudziem cilvēkiem. Mēs esam notiek, bija maziņš, mani tur mamma aizveda, tur kristīja, ja? Mēs kaut ko atceries. Ko es atceros? Es esmu maziņš. Ziniet, ja mēs skatāmies Bībelē, Jēzu, kad viņa kristīja, viņš bija pieaugušs cilvēks. Un viņš reāli saprata, ko viņš dara. Ja, un Dieva vārdā ir teicis, tas, kurš tic, to kristīts, tas, kurš izlāts. Un, ja mēs atceramies, evaņģēlijos ir rakstīts, ka pats Jēzus nāca pie Jāņa Kristītāja, lai viņš tādu kristīts, Jānis Kristītājs par viņu godu. Tu taču esi viņa dēls. Bet Jēzus atbildēja Mateja evaņģēlijā 3.15, viņš tam tā jānotiek, lai viņi piepildīt visu patiesību. Un dažreiz ir lietas, ko mums ir varbūt pat nevajag sākt, bet vienkārši varam paklausīt Dieva vārdā. Un interesanti, ka 1. Pētera vēstulē 3. nodaļā apostols Pēters salīdzina ūdens kristību ar Noā, kad viņš gatavoja šo šķirstu prūta laikiem. Un es gribu izlasīt 2 pantus no Bībeles 3. nodaļā 1. Pētera vēstulē, sākot no 20. pantu. Kas kādreiz bija nepaklausīgi, kad pilna pacietīgi nogaidīja Noās dienās, tad taisīja šķirstu, kurā izglābās nedaudz, proti, 8 bēsas caur ūdeni. Tas attēlo kristību, kur tagad ir jūsu glāba. Tā nav miesas netīrības mazgāšana, ir labs iecīdzīgs izlūkšanās Dievā, caur Jēzus Kristus augšām celšanās. Tas ir pie Dievās rokas pēc tam, kad viņš uzkāpjas debesīs, un viņam kļuvuši paklausīgi eņģeļi, varas un spēki. Šeit interesanti apostols Pēters salīdzina ūdens kristības ar to laiku, kad Noā taisīja šo šķirstu. Es domāju, ka viņam bija ļoti daudz jautājumu, kāpēc. Un bija cilvēki, kas viņam bija apkārt, ar kuriem viņš kopā dzīvoja, un došiem, ja ne varbūt teica vārdiem, bet tad viņš padomāja, ja, ka viņš nav īsti rītīgs, ja, ka viņš kaut kas viņam trūks. Bet ko viņš darīja? Viņš bija paklausīgs Dievam. Un nevis savā prātā, savā gudrībā, bet ja jūs paskatītos vecajā derībā, 1.
Mūsu grāmatā, kad Noā cēla šķirsti, Dievs viņam deva izmērus. Dievs viņam visu teica, kā tas ir jādara, kas tur, un Noā to darīja. Viņš to darīja, nezinādams, kad tas lietas būs, jā? Mēs zinām, ka viņš bija veidojis 120 gadus. Un bija cilvēki, kas tur viņš smējās. Un viņš jau varēja vienkārši pateikt, no Dievs, un priekš kā man šitāds šķirst, un mēs tur astoju cilvēci, nu, tu pietiekam apgalvāju, jā? Bet viņš bija paklausīts Dievam. Un šeit bija tas pats, šī paklausība Dievam. Un pastoties un pateicoties no paklausībai Dievam, mēs šeit esam šeit. Šīs 8 bēseles, kas tika izglābtas. Pārējie visi, kam bija savs prāts, savas domas, kas tur ir uzskatīti, ka viņi ir pareizāk domā nekā Noā, viņi visi aizgāja bojā. Viņi visi aizgāja bojā. Un ziniet, mēs vienmēr domā, būs tā diena, kad mēs stāvēsim tā kungu priekšā. Un es ļoti baidos, ka neiznāk tā, ka varbūt tu esi visu mūžu. Godīgi kalpojas Dievam, tu esi nācis uz baznīcu. Un vienkārši pie viņas savas uzskats parūpēc visībā. Un tad, kad pienāk šis brīdis, tagad tas kungs tev teiks, klāv, paskatīsimies, kā tur ir. Un tu viņš šeit, jā, viss tā kā, viņš šeit klāv, bet vien lieta trūkst. Tu neesi bijis paklausīts manam vārdam. Un kā, kungs, es taču darīju to, šito un visu darīju. Tu neesi pieņems ūdens kristības. Jo vārdā ir teiks, tas, kas tic un to kristības. Šī māsām un brāli, kas ir pieņēmuši šo lēmumu, paklausīt Dieva vārdam. Un šī ūdens kristība, nozīmē, tas nenozīmē, ka tu tiec izslāptas. Ūdens kristība tā ir, kā šeit teikts, par šo izlūkšanos, par savu sirdsapziņas izlūkšanos Dievā caur Jēzus Krista augšanas. Tas nozīmē, tad, kad tu nāc šeit ūdenī, kad tu tiec pagremdēts, tu nomirsti caur vecai dzīvē. Tiec augšanas tāds jaunais dzīvē Jēzu Kristu. To pašu, ko Jēzus darīja, viņš parādīja piemēram, tā ir jānotiek, jo, ja tu būtu kaut kāda apslatiņšana, tad viņš atkal būtu darīts, bet viņš ir pagremdēts. Un tad tas nozīmē, ka mums tas ir jādara. Un tāpēc mēs arī šodien gribam veikt šo kalpošanu. Ir šīs 4 māsas un brālis, kas šodien grib publiski nomirt priekš šīs vecās dzīves un tikt augšām celtēm jaunajai dzīvei Jēzu Kristu, kas nozīmē, ka mēs sekot Jēzu Kristu, un kalpot Jēzu Kristu, un tu visu to dzīves laiku, kas ir uz šīs zemes, viņi ir nolēmuši ziedu, kalpot un sakot Jēzu Kristu. Jūs domājat, ko es jums saku? Vai es jums jautāju, vai es gatavu to darīt? Jo, kā tas teikts, jā, ka ūdens kristība nav tikai, lai nomazgātu savu miesu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un tāpēc es arī gribu aicināt, kad jūs nākat šeit uz skatuves visi 5 lūdzu. Un mēs arī lūksim Dievu, lai mēs visi priecātos, ka mēs lūdzu Dievu. Lai Dievs tiešām sveiks šeit kalpošu. Tu paņēmi rokās kustā visus grēkus. Un mēs arī lasām tavā vārdā, tu nāc, lai tu tapis kristīts ūdeni. Un Dievs, ka mēs gribam būt paklausīgi tavam vārdam, taviem baušļiem. Un arī mēs gribam, Dievs, pieņemt šīs ūdens kristības, būt paklausīgiem Tev, lai notiktu visu šī patiesība. Mēs Tev lūdzu, ka Tu sveicīgi katru māsu, brāli, kas šodien pieņem šīs ūdens kristības. Dievs, lai Tu pieskaries Tev to svēto garu, viņu sirdī, kungs. Lai Tev ir sveitīgi mums pārējos, kas mēs esam šeit, lai mēs visi varam baudīt to pašu briedu, kas Dievs, mēs ticam, ka notiek debesīs, eņģeļi priecājas, kungs. Jo Tu, Jēzus, kungs un ķēniņš, un Tu esi kopā ar mums, un mēs Tev pateicamies, ka Tu esi kopā ar mums, ka Tu ņem dalību kopā ar mums šajā brīnišķīgajā, patikamajā pasākumā, šajā kalpošanā. Mēs par Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdu. Un tagad mēs veiksim šīs ūdens kristības. Kur
Sigita ir māsa, kas ir no Priekulas draudzes. Tad cik mums te es piemirstu pateikt, ka mums te šodien kristīsies no 4 draudzes. No Priekulas, no latviešu kalpošanas, no krievu kalpošanas un no Tadaitu draudzes. Tā kā šodien tāda brīnišķīga kalpošana. Un Sigita, jūs atcerieties pagājušajās, kad kristījās, Marita kristījās. Sigita ir Maritas draudzene. Un viņa, cik es sapratu, viņa jau pagājušais gribēja, vai ne, pieņemt ūdens kristības, bet kaut kas viņai tur samisējās, un tagad Dievs viņai devis tādu iespēju. Un es gribu jautāt tev, Kristīna, vai tu tici, ka Jēzus Kristus ir nomiris par mūsu grēkiem un augšām cēlies? Vai tu vari apliecināt, ka Jēzus Kristus ir tavs personīgais glābējs? Vai tu apņemies kalpot viņam un sekot viņam visu šo atlikušo laiku, ko Dievs tur atvēlēs uz šīs zemes? Tad saskaņā ar tavu ticības apliecinājumu es tevi kristīšu Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Daiga ir brīnišķīga māsa, kas mīl Dievu, un šis solis, ko viņš šodien spēr, tas nav vienkārši tā emocijas, jo tad, kad mēs ar viņu runājām, viņi speciāli gaidīja, lai saņemtu no Dieva vārdu, ka tas ir vajadzīgs. Un tad, kad Dievs viņai to pateica, kad viņi to saprat, viņi teica, jā, es gribu pieņemt ūdens kristības. Un šodien tas viņai vēl ir īpaši diena ar to, ka tieši arī šodien viņai ir dzimšanas diena. Tā kā Dievs brīnišķīgi, jā, Dievs pasniedz viņai brīnišķīgi dāvanu. Un Daiga, es tev prasīju, vai tu tici tam, ka Jēzus Kristus ir nomiris un augšām cēlies par mūsu grēkiem? Vai tu vari apliecināt, ka Jēzus Kristus ir tavs personīgais glābējs? Vai tu apsolies kalpot Jēzum Kristum un sekot viņam visu šo laiku, ko Dievs ir atvēlējis uz šīs zemes? Tad saskaņā ar to ticības apliecinājumu, ko tu tikko pateici, es tev gribu kristīt Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Буду говорить по-русски. Сестра Оксана, она из совхоза, и когда я говорил с ее пастором Романом, я говорю, что сказать мне? Он сказал, говорит, она настолько желает принимать водное крещение, что мы ломаем все традиции церкви, потому что обычно, чтобы принять водное крещение, мы должны пройти курсы. Но пастор видел настолько вот это желание, да, то есть быть крещенным, следовать за Иисусом, что он ломал этот принцип, да, и говорит, пусть она принимает водное крещение. И поэтому все равно, Оксана, я хочу тебя спросить, веришь ли ты, что Иисус Христос умер и воскрес за наши грехи? Да, верю. И ты можешь сказать, что Иисус Христос твой личный Спаситель? Да. И согласна ли ты следовать и служить Иисусу Христу все это время, которое тебе Он отвелел на этой земле? Да, согласна. Тогда, согласно с твоим вероисповеданием, хочу тебя крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа. Вот давай, приятно. Kā vai māsa Astrīda, viņa ir no Tadaitu vasaras svētku draudzes, un patiesībā viņa jau apmeklēja šo draudzi pirms es sāku kalpot tur, un
Pateicoties brāļiem no Zviedrijas, ja, kas brauca kalpoja, viņi ir nākuši pie Dieva un viņi sapratuši, ka viņi ir jāslēdz derību ar Dievu ūdens kristībā pagremdējoties. Astrid, es tev turu. Vai tu tici, ka Jēzus Kristus ir nomiris un augšām cēlies par mūsu grēkiem? Jā. Vai tu vari apliecināt, ka Jēzus Kristus ir tavs personīgais glābējs? Un es tev gribu jautāt, vai tu apsolies sekot un kalpot Jēzum Kristum visu šo laiku, kad Dievs kurāt vēlēs uz šīs zemes? Jā, tad saskaņā ar tavu ticības apliecinājumu es tev gribu kristīt Tēvu, Dēlu un Svētā gara vārdā. Tāpatās arī brālis Ojārs, viņš ir no Tadaitu vasarsvētku draudzes, un arī viņš pirms es atnācu uz šo draudzi ir jau kādus gadus tur bijis, un viņš jau kalpo Dievam un grib sekot viņam un dzīvot viņam, un tāpēc arī viņš ir nolēmis. Tomēr viņš pēdējā brīdī izlēma, kad jākristās. Es tikko prasīju Ojāram, viņš saka, Astrid ir viņa sieva, un tas ir brīnišķīgi, kad vīrs un sieva var kopā pieņemt ūdens kristības. Amen. Tas ir brīnišķīgi, ka var visi ģimeni sekot tam kungam. Un Ojār, es gribu jautāt, vai tu tici, ka Jēzus Kristus ir nomiris un augšām cēlies par mūsu grēkiem? Jā. Vai tu vari apliecināt, ka Jēzus Kristus ir tavs personīgais glābējs? Jā. Vai tu apsolies visu savu mūžu, ko Dievs tev ir nolicis uz šīs zemes, sekot un kalpot Jēzus Kristus? Jā. Tad saskaņā ar tavu ticības apliecinājumu es tev gribu kristīt Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Yeah.
šajā brīdī būt kopā, kungs, ar šiem brāļiem un māsām šajā brīnišķīgajā notikumā viņu dzīvēs, kungs, Jēzu. Ka viņi ir izlēmuši, mans Dievs, Tēvs, savu dzīvi, kungs, Jēzu, Dievs, Tēvs, veltīt Tev, kungs, Jēzu. O, Tēvs, un mēs lūdzam svētīt, kungs, svētīt Ojāru, mans Dievs. O, Tēvs, mans kungs un pestītāji, patiešām Tēvs. O, kungs, ka viņš ticēdams Tavam spēkam, mans Dievs, var nodzīvot katru savu dzīves dienu, mans kungs un pestītāji, un veltīt to Tev, kungs, Jēzu. O, Dievs, Tēvs, un pastāvēt, kungs, līdz galam, mans Dievs, Tēvs. O, brīnišķīgais kungs, svētī, Dievs, Tēvs, piepildi viņa dzīvi, Dievs, Tēvs, Jēzus. Kungs, visvarenais Dievs, mēs lūdzam arī par Astrīdu, mans Dievs, mēs lūdzam svētī, kungs, arī viņu, Dievs, Tēvs. O, mans kungs, ar šo apņemšanos, Dievs, dzīvot Tev, kalpot Tev, mans Dievs, Tēvs. O, kungs, un es lūdzu, Dievs, lai arī Tavs spēks plūst arī viņā, Dievs, viņas dzīvē, Dievs, ka viņa uzticās Tavam spēkam, Dievs. O, kungs, Jēzu, mans Dievs, lai viņa nes augļus Tev, mans Dievs. O, Tēvs, ka Tu iztīri, Dievs, lai viņa nes vēl vairāk augļus, Dievs, Tēvs. Mēs lūdzam un mēs svētījam viņu, kungs. Mēs svētījam viņu, kungs, Jēzus vārdā, Tēvs. Aleluja, mans kungs. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Оксану, благодарим Тебя за то, что она, Господь, избрала благой путь. И благодарим Тебя, Господь, за то, что сегодня она заключила этот завет с Тобой. Мы благословляем ее, Господь, во имя Господа Иисуса Христа. Отец, отдаем ее в Твои руки, в руки Твоей благодати. Отец Небесный, пусть сила Твоя могущественным образом, Господь, будет, Господь, помогать ей ходить Твоими путями, следовать за Тобой, Господь. Не всегда это будет легко, не всегда это будет просто, но, Господь, сила Твоя – это то, что дает нам всегда радоваться и торжествовать. Сила Твоя – это всегда то, что даст нам пройти через любые трудные обстоятельства и ситуации, Господь. Мы предаем ее в руки Твоей благодати, Отец дорогой, и благодарим Тебя за нее, Господь, и благословляем ее во имя Иисуса. Аминь. Aleluja, kungs, mēs Tev varēcamies par mūsu māsīgus, Dievs. Mēs Tev lūdzam, Dievs, lai Tavs spēks, lai Tavu gadu spēks pārņem, Dievs, piepildīt no māsu galīgiem līdz pabeigšiem, Dievs. Dievs, mēs Tev lūdzam dot savu spēku, gudrību un dievību, sekot Tev, Dievs. Ka viņi tiešām var nest augus 30, 60 un 100 kārtīgi Tavai valstībā, Tēvs. Lai Tēvs nu nekad un nemūžam nerauž šo derību, ko viņš šodien ir noslēgusi ar Tevi, Dievs. Palīdz viņai, Dievs, ar savu vārdu, ar savu garu, ar savu garu spēku, pildīt viņai šo solījumu, ko viņa Tev šodien ir devusi, mans Dievs. Un es Tev lūdzu, Tēvs, palīdz viņai tiešām, Tēvs, darīt vēl daudz mācekļus priekš Tevis, Dievs, ka viņa var piemest daudz dvēseles priekš Tevis, Jēzu. Mēs Tev lūdzam par to, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Aleluja, Tev, kungs. Amen. Aleluja, kungs. Mēs Tev pateicamies par mūsu māsu Daigu, Dievs. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu viņai šodien, Dievs, tik brīnišķīgi dāvām, Dievs. Šajā dzimšanas dienā, Dievs. Aleluja, kungs. Un tas ir prieks arī mums, Tēvs. Mans Dievs, mēs Tev lūdzam, ka Tavu gadu spēks piepildi viņu, Tēvs. Stiprini viņu, Tēvs. Vādi viņu, Dievs. Dod viņai, Tēvs, dzirdēt Tavu balsi, Dievs. Redzēt Tavu slavu, Tavu godību, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā. Ka viņai ir spēcīgs un Tavu garu svaidīts kalpotājs Tavai valstībai. Mēs Tev lūdzam, Tēvs, palīdz viņai dievībā, Tēvs, sekot Tev, sekot Tavam aicinājumam un pildīt šo apsolījumu, ko viņa Tev šodien dēļ, Tēvs. Jēzus Kristus vārdā. Aleluja, Tev, kungs. Amen. Mēs varam sniegt ziedus un apsveikt, ka jums ir ziedi līdzi, un jūs varat nākt tiešām parādīt šo to prieku, kas arī ir jums.
Pietrūkst, jā. Paldies, ka Dievs jūs sveiki. Tagad pieņemsim vietas, jā. Dievs ir brīnišķīgs un ir brīnišķīgi būt tādā notikumā, kur vēseles, kas izvēlas, ja, dzīvot Dievam, sekot Kristu, un tas patiešām ir brīnišķīgi, tas parāda arī to, ka Dievs darbojās, un ka Dievs dara savu darbu, ka viņa valstība iet plašumā. Un tam mēs esam šodien liecinieki, ka šī Kristus nāve un viņa augšām celšanās, kad tas nav bijis veltīgi, ja, un kad cilvēki dzird šo vēsti, šo evaņģēliju, viņi saņem glābšanu un viņu dzīves mainās. Paldies Dievam par to. Un es arī lūdzu Dievu par to, ko man šodien runāt, ko man šodien dalīties. Un man sirdī runāja tādi vārdi pastāvēt un palikt. Pastāvēt un palikt. Tas ir tas, par ko es gribu šodien arī runāt un dalīties. Un es ticu, ka Dievs to lika manā sirdī. Un lai pastāvētu, ja tas prasa no tevis raksturu, nostāju, tādu stingru izšķiršanas, ja? Un vēl viena tāda lieta, ko es gribu teikt, pastāvēt, tu nevari ar savu spēku. Garīgā dzīvē pastāvēt, tu nevari ar savu spēku. Garīgā dzīvē pastāvēt, mēs varam tikai un vienīgi uzticoties Dieva spēku. Un es izlasīšu vispirms arī vienu pantu tādu, es pavisam nesen, kad es lasot Kolosiešu vēstuli, kas arī man uzrunāja, kur tieši arī šeit iet runa par kristību, ja, par to, kas notika, kur mēs bijām liecinieki šajā brīdī. Un no Pāvila vēstules Kolosiešiem 2. nodaļas, tas ir 11. un 12. pants. 11. un 12. pants. Tātad viņā arī jūs esat ieguvuši derības dzīvi, viņā tātad Kristu Jēzu, ja? Ne ar cilvēku roku darinājumu, bet Kristus dzīvi, ar kuru esat vaļā tikuši no savas grēcīgās dabas. Kristībā līdz ar viņu aprakti un viņā līdzi uzmodināti, ticēdami Dieva spēkam, kas viņu uzmodinājis no mirušajiem. Ja, un es stipri ceru un ticu, ka jūs šodien, kas gājāt šajā kristībā, jūs gājāt ticēdami Dieva spēkam. Un ziniet, ko es gribu novēlēt jums katram un vienam patiesībā, ne tikai jums, kas šodien kristījāties, ka mēs katru dienu varam dzīvot un nodzīvot ticēdami Dieva
Bet ja mēs dzīvojam ticēdami Dieva spēkam, tad mēs pastāvam. Un Dieva vārds un Dievs caur savu vārdu, viņš mūs aicina pastāvēt. Un ne tikai kādu brīdi, bet līdz galam. Līdz galam. Kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Un protams, mēs ticam glābšanai caur Jēzu Kristu. Jā, bet ja mēs pastāvēsim līdz galam šajā ticībā uz Dievu, viņa ceļos, tad mēs dzīvosim mūžīgi. Mēs dzīvosim mūžīgi. Es pats esmu kādreiz redzējis, kādreiz es ļoti daudz sportu skatījos, un pēdējā laikā maz sanāk jau īpaši laika nav, un es esmu redzējis sacensības, kur skrien, ja, pa stadionu sacensības, un tur visi skrien, un kādreiz pat ir bijis tā, ka viens tur skrien tik ātri, visiem pa priekšu, garajās distancēs, ja, skriešanā. Kāds tur skrien visiem tik ātri pa priekšu un liekas, to neviens nevar uzvarēt, un beigās viņš neiztur. Viņš kaut kur citreiz pat, nezinu, apli, pat 2 apļus pirms finiša, viņš vienkārši salūst un neiztur un izstājās no sacensības. Bet Dievs ir mūs aicinājis, lai mēs pastāvam līdz galam, lai mēs izturam līdz galam, un tam nebūs kaut kāda, nezinu, vērtība, ka tu saņem zelta vai sudraba vai kaut kādu medaļu šeit sev priekšā, ja, un visi to redzēs un aplaudēs, ja. Tam nebūs vērtība, ka tu saņem kaut kādu prēmiju naudas izteiksmē. Tā vērtība, uz ko mēs ceram, un tā alga, uz ko mēs ceram, tā ir mūžīga dzīvība. Mūžīga dzīvība, mūžība Dieva klātbūtne. Ja? Un cits variants ir tikai mūžība ēles ugunīs. Ir tikai 2 varianti. Un tāpēc ir vērts iet līdz galam. Tāpēc ir vērts izturēt līdz galam. Tāpēc ir vērts uzticēties Dievam, vienalga, lai arī kas dzīvē notiekās. Tu paļaujies uz Dievu. Es domāju par šo pastāvēšanu, kad mēs lasām par Jēzu. Jēzus, viņš savā dzīvē, viņš ir viens no piemēriem, kas pastāvēja, jeb palika Dieva patiesībā. Ja tur visapkārt viņam bija daudz cilvēku, kas viņu bija pat, kas viņu visādi mēģināja, ar visādiem viltīgiem gājieniem, ja, tur ievilkt kaut kādās, ja, viltībās pieķert kaut kādās lietās. Bet Jēzus, viņš pastāvēja Dieva patiesībā, viņš nelocījās nevienam līdz, viņš pastāvēja Dieva patiesībā, viņš bija stiprs Dieva spēkā. Un tāpatās, pat Jēzu bija pat viņam viens no viņa mācekļiem. Tad, kad viņš teica, ka man būs ciest, ja, un viens no viņa mācekļiem, viņš runāja par savu krusta nāvi, par šīm ciešanām, kas viņam bija jāpiedzīvo mūsu dēļ, un viens no viņa mācekļiem vārdā Pēteris, ja jūs esat pamanījuši, viņš vienmēr izcēlās, ja, gandrīz vienmēr. Viņš bija tas, kurš izcēlās. Bet paldies Dievam arī par tādiem, pēc tam viņš bija ļoti noderīgs Dievam. Ja? Viņš teica, kungs, kā tik tev tas nenotiek? Bet Jēzus teica, viņš zināja, ka tas ir Dieva plāns viņa dzīvē, ka viņam ir jāiet, viņam ir jācieš pie krusta mūsu grēku dēļ. Viņš teica, atkāpies no manis sāta, tu nerunā, kā Dievam patīk, bet kā cilvēkiem. Jēzus pastāvēja, Jēzus pastāvēja Dieva patiesībā. Vēl viens cits tāds piemērs Bībelē no vecās derības ir tāds vīrs vārdā Daniels. Ja? Un jūs droši vien, varbūt jau esat dzirdējuši, ja ne, tad Daniela, pravieša Daniela grāmata vecajā derībā, un viņš sastapās
sastapās ar daudz un dažādiem izaicinājumiem, ja pārkāp Dieva likumus, ja pārstāv uzticīgi lūgt Dievu, ja viņš sastapās ar daudz dažādiem izaicinājumiem. Tur bija tāds gadījums, kad ķēniņš Kīrs, ja tas jau bija persiešu ķēniņš, viņš izdeva tādu pavēlu, ka 30 dienas neviens nevar lūgt nevienu citu dievu kā tikai ķēniņu un godinu. Liels izaicinājums. Es domāju, kā būtu, ja šodien izdotu tādu tādu likumu, ja? Neviens nedrīkst, ja? Kā būtu ar visiem tiem, kas šodien nāk un apmeklē dievkalpojumus visās baznīcās? Cik būtu tādi, kas būtu gatavi tāpat kā Daniels turpināt lūgt uzticīgi savu Dievu un kalpot viņam, ja? Mēs, paldies Dievam, ar tādām, nesastopamies patreiz šodien, ja? Bet bija laiks, kad kristieši gāja mežos Dievu lūgt, jo viņus meklēja, ja? Un ķēra rokā, ja? Un sastapās ar vajāšanām. Bet Daniels, neskatoties ne uz ko, Bībelē teica, ka viņā mājoja stiprs gars. Ja? Viņš bija stiprs savā kungā, ne savā spēkā, bet Dieva spēkā. Un tāpēc arī mums katru dienu mums ir jāatcerās par Dievu spēku un katru dienu ir jādzīvo Dieva spēkā. Un tad mēs pastāvēsim. Un šie divi vārdi pastāvēt un palikt. Ja? Pastāvēt un palikt. Un vēl tādu vienu raksturvietu es gribu pieminēt, kad tas ir rakstīts Jāņa evaņģēlijā 15. nodaļa, un kur Jēzus viņš teica, ja, kad es esmu īstais vīnakoks, un mans tēvs ir dārza kopējs. Ja es izlasīšu 15. nodaļa, Jāņa evaņģēlijas 15. nodaļa, un 1. līdz 7. pants. Ja. Un Jēzus teica, es esmu īstais vīnakoks, un mans tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru, kas pie manis, kas nenes augus, viņš noņem, un ikvienu, kas nes augus, iztīra, lai tas jau vairāk augus nestu. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka. Tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs tie zari, kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augus, jo bez manis jūs nenieka nespēja darīt. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakals, tos savāc un iemet ugunī, un tie sadeg. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiksies. Ja? Tātad arī šeit Jēzus viņš runā par palikšanu viņā. Par palikšanu viņā. Ja es arī gribu lietot šo vārdu, ko es citu teicu, pastāvēt. Ja? Pastāvēt. Un lai paliktu un pastāvētu, tas no mums prasa raksturu, tas no mums prasa nostāju, tas no mums prasa izšķiršanos, ja? un uzticēšanos Dieva spēkam. Un Dieva spēks viņš nemainās. Nekad, nevienu dienu, viņš katru dienu ir tas pats. Katru dienu atceries par Dieva spēku savā dzīvē. Bībelē ir rakstīts, ka viņam visas lietas ir iespējamas. Brīnišķīgi. Amen. Brīnišķīgi. Viņš spēja tevi uzturēt. Viņš spēja tevi stiprināt. Viņš spēja tevi izvest cauri visām grūtībām, problēmām, ciešanām, lai arī ar to tu sastaptos savā dzīvē. Un te ir rakstīts arī, viņš iztīrīja. Viņš iztīrīja. Un ziniet, tā tīrīšana bieži ir nepatīkama. Un tajos brīžos
cilvēks ietur tajā draudzē, tad es neiešu. Ja viņš man tur tā pateica, es uz to draudzi vairāk neiešu. Bet savu visu to Dievs grib tev iztīrīt. Vienkārši pastāvi, un tu redzēsi augus savā dzīvē. Un ir dažas tādas, viens pants, kur es vēl gribu izlasīt no Bībeles par šo, kur arī iet runa par šo pastāvēšanu, un kā palikt Jēzu. Vasarsvētku dienā Pēteris sludināja, pirmais predikts pēc vasarsvētkiem, un 1000 cilvēku, 3000 atgriezās. Un tad te ir rakstīts, viņš viņus vēl pamācīja, un izskaidroja viņiem, kā Dievs redz, un tad te ir rakstīts, ka tie, kas ticēja, tos viņi kristīja. Tāpat kā mēs šodien darījām, to. Un tad ir rakstīts 42. pantā, un tie pastāvēja, redzēt, atkal šis vārds, pastāvēja, ne tikai varbūt tajā dienā bija, vai kādu nedēļu bija, bet pastāvēja, regulāri, nepārtraukti, viņi pastāvēja. Un te ir rakstīts, apustuļu mācībā, sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās. Šīs lietas, un kad es lasu, es redzu, ka tās ir arī ļoti svarīgas mums katram vienam. Viņi pastāvēja apustuļu mācībā. Ziniet, ir cilvēki, kuri ir kā pasaulē ļoti daudz mācību vēju, un viņi skrien pakaļ katram mācību vējam. Ja? Un es esmu vērojis to, ka šiem cilvēkiem, kad viņi sāk skriet pakaļ šiem visādiem mācību vējiem, kas nāk un iet, viņu pārliecību bieži mainās. Ja vienu brīdi viņi ar visu sirdi tam, pēc kāda brīža tas vairs nav aktuāli un ir kaut kas cits. Bet pastāvi apustuļu mācībā. Mēs arī reizēm draudzēm mēs dziedam no dziesmu grāmatām un kādas dziesmas. Tur ir viena tāda dziesma, kurai ļoti patīk tādi vārdi. Es ticu, kā rakstīts stāvu, lai ļaudis teiks, ko gribu. Tas ir tas, ko es gribu arī jums novēlēt, katram vienam, un teikt, tici tā, kā rakstīts stāvu, tā kā Dieva vārdā rakstīts stāvu, lai ļaudis saka, ko gribu, tu tici tā, kā Dieva vārdā rakstīts stāvu, jo Dieva vārdā ir spēks. Un viņa patiesībā ir spēks. Neskrien pakaļ visiem mācību vējiem. Nekļūsti nepastāvīgs, ja savos uzskatos mācībā. Tici tā, kā rakstīts stāv Dieva vārdā. Un viņi pastāvēja sadraudzībā. Tev kā kristietim, tev kā Dieva bērnam, kā jūs teicat, cilvēki, kur saka, man tur tā pateica, es tur vairāk neiešu. Bet tas tev ir ļoti vajadzīgs. Jo caur tādām situācijām tikai mēs varam augt. Ja mēs pastāvam, ja mēs bēgam prom, un mums kāds kaut ko pasaka, vai kaut ko nepaprātam izdara, mēs laižamies prom uzreiz, kaut kur citur, tur atkal būs, kur kāds kaut ko pateiks. Ja? Mēs neaugam. Mēs stāvam uz vietas, un pēc kāda laika mēs esam kā vēstulē ebrejiem teikt. Jums jau sen vajadzēja citus mācīt, bet jums vēl piens ir jādod. Jā, mums ir jāaug. Un lai aug, mums ir jāpastāv. Jā, tāpēc sadraudzība. Mums katram ikvienam ir vajadzīgs tuvas attiecības
ka mēs varam uzticēties, kur mēs varam lūgt viens par otru, kur mēs varam būt sadraudzībā kopā, svētīt viens otru, stiprināt viens otru. Un nākamā lieta, kas vēl šeit ir teikts, maizes laušanā. Tas ir tas, ko mēs arī šodien darīsim. Mēs baudīsim šo mīlestību, tā kunga mīlestību. Un tas ir par to, ka Jēzus Kristus, viņš ir centrā. Un Jēzum Kristu, viņam ir jābūt mūsu mācības, mūsu lūgšanu, mūsu dzīves, mūsu draudzes centrā. Jēzum Kristu. Un, jo viņš ir vīrs, viņš ir augšām celties, un viņš ir dzīvs. Un mums ir jātic viņu spēkā. Un pēdējā lieta, kas šeit ir rakstīts, viņi pastāvēja lūgšanās. Lūgšanās. Es domāju, kāpēc tas ir pieminēts pēdējais. Es nedomāju, ka šeit Pēters centās pateikt, kas ir šeit centušies pateikt, kurš ir svarīgāk. Es domāju, ka visas šīs lietas ir vienīgas svarīgāk. Nevar tikai lūgties stundā mājās viens pats, es ar citiem, ne es viens pats. Nevar. Jo ja tu tuvojies patiesi Dievam lūgšanās, tu tuvojies citiem kristiešiem. Un tu vēlies būt kopā sadraudzībā ar citiem kristiešiem. Brāļiem un māsām, jo mēs esam viena ģimene. Bet lūgšana, viņam ir ļoti svarīga. Arī Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka tādus vārdus, ka esiet pastāvīgi savās lūgšanās. Un kā viņš teica, pastāvība, lai pastāvētu, tas prasa raksturu. Tas prasa stingrību, noteiktību. Gribās vai negribās, es lūgšu. Jo es gribu viņu pazīt, es gribu viņam doties. Es gribu tuvu būt savam kungam un glābējam. Un caur lūgšanu tavā dzīvē var ienākt Dieva spēks. Caur lūgšanu tavā dzīvē var būt Dieva spēks. Un šīs lietas, ko mēs šeit lasījām, tad, kad viņi dzirdēja evaņģēliju par Jēzu, tad, kad viņi to uzņēma, viņi ticēja, viņi tika kristīti, viņi pastāvēja, viņi palika. Apustuļu mācībā, maizes laušanā, sadraudzībā un lūgšanās. Un lai Dievs arī palīdz mums un atcerēsimies par to, ka mēs dzīvojam ne tikai sev, bet arī par glābšanu citiem. Lai Dievs liek arī mūsu sirdīs rūpi. Es zinu, ka es šeit stāvu tāpēc, kad kādi par mani lūdz. Kādi par mani lūdz? Es zinu, tā bija mana māte, es zinu, tā bija draudze Jelgavā. Tas bija laiks, kad es biju aizkalīgs tālu prom no Dieva. Bet draudze par mani lūdza. Bija kādi, kas par mani lūdza. Un bija kādi, kuri reizēm, kad sastapu mani, viņi man teica, tu zini, kur tev jāiet. Es zināju, kur man jāiet, bet es teicu, man Dievu nevajag. Bet viņi lūdza. Viņi neklausījās tajā, ko es teicu. Viņi lūdza. Viņi ticēja Dieva spēkam, un tāpēc es šeit stāvu. Mēs dzīvojam par glābšanu arī citiem. Un lai Dievs palīdz. Varbūt nākošajās kristībās kādi, par ko jūs tagad sāksiet lūgt, būs tie, kuri kristīsies. Varbūt aiznākošās, bet ticiet Dievu spēkā. Ticiet Dievu spēkā. Ticiet Dievu spēkā. Palikt un pastāvēt. Kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Mēs esam glābti ar Jēzu Kristu, bet ja mēs neapzināmies to, ka glābšanu var arī pazaudēt, tad mēs kļūstam bezjūtīgi reizēm savā dzīvē.
ir Jēzus vārdā. Mēs lūgsim Dievu. Kungs Jēzu, es Tev pateicos, mans Dievs. Es Tev pateicos par Tavu gādu, par žēlastību, mans Dievs. Es Tev pateicos, ka šajā brīdī, Kungs, mēs varam nākt Tavā priekšā, Kungs, un es Tev pateicos par tiešām vēlreiz un atkal, Kungs, par tām vēselēm, kas šodien slēdz, Kungs, šo derību par Tevi, mans Dievs. O, Debes Tēvs, un es Tev pateicos, Kungs. O, Debes Tēvs, tiešām, ka Tavs spēks, viņš nemainās, Kungs. Ka tas nav mainījies arī šodien no mūžības uz mūžību, Kungs Jēzu. O, Debes Tēvs, un es Tev pateicos, ka Tavs svētais gars, Kungs, jau ir sūtīts šajā pasaulē, Kungs. Un es lūdzu, Tēvs, mans Kungs, patiešām, ka Tavs svētais gars, Kungs, var ienākt katrā dzīvē, katrā sirdī, katrā situācijā, mans Dievs, Tēvs, katrā problēmā, mans Dievs. Un es arī lūdzu, Tēvs, ka mēs katru dienu mēs atceramies par Tavu spēku, mans Dievs, ka mēs katru dienu dzīvojam Tavā spēkā, Kungs Jēzu, jo tikai ar Tevi, Kungs, mēs varam pastāvēt, mans Dievs, Tēvs. O, Kungs, līdz galam, mans Kungs un Pestītāji. Un es lūdzu svētīt katru brāli, svētīt katru māsu, Dievs, Tēvs, šodien, Kungs, šajā vietā, Dievs, Tēvs. O, mans Kungs, varenais Dievs, lai šis vārds, Kungs, lai tas runā, lai tas paliek, lai tas atgādinās, mans Dievs, ka mums ir jāiet līdz galam, Kungs, ka mums ir jāpastāv līdz galam, Kungs. To, Dievs, ka pat vislielākajās kārdināšanās, Dievs, ka pat vislielākajās problēmās, Dievs, mēs atceramies, ka Tavs spēks nav mainījies, Dievs. Слава Богу! Прекрасное Слово Божие мы слышали сегодня. Brīnišķīgi Dieva vārdu dzirdējām šodien. И мы приблизились к моменту, когда мы будем преломлять хлеб. Un esam pienākuši pie tā momenta, kad lauzīsim maizi. Как только что мы слышали от пастыря, да, первые церкви так и было. Они постоянно преломляли хлеб. Kā mēs tikko dzirdējām no mācītājiem, kad tā pirmā draudze, viņi pasāka lauzt šo maizi. И мы тоже будем преломлять хлеб. Un mēs arī lauzīsim maizi. Но раз от раза у нас, по крайней мере, так у меня происходит, не знаю, как. Bet reiz no reizes, nezinu kā citiem, bet man tā notiek. Мне приходят вопросы, зачем это? Man nāk jautājumi, priekš kā tas ir vajadzīgs. И, может быть, сегодня у вас тоже есть вопрос, а зачем это вообще надо? I iespējams jums ir šodien tas jautājums, priekš kā tas vispār viss ir vajadzīgs. И я хотел бы на основании Слова Божьего посмотреть на две такие важные вещи, почему нам нужно. Pamatojoties uz Dieva vārdu, es gribētu paskatīties tās divas nopietnas iemeslas, kāpēc mums tas ir vajadzīgs. Вот апостол Павел здесь говорит такие прекрасные слова, Apostols Pāvils saka šeit brīnišķīgus vārdus. начиная с 23 стиха. Sākot ar 23. pantu. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил, и сказал: примите, едите сие, есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также я чашу после вечери сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб, сие пьете, чашу сию смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Jo tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīju. Ka tas kungs saņem naktī, kad tas atrast gods, ņēma maizi, pateicās, pārvalda uz acīm. Ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dod. To dariet mani pieminējumi, tāpat arī biķeri pēc vakarēdien. Un sacīt, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. To dariet, cik kārt jūs to dzerat mani pieminējumi. Cik kārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķeļa dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Мы это делаем. Un šeit mēs redzam, ka Pāvils saka, ka viņš pats var kungu saņems, lai mēs tā darītu. Тогда это самый, может быть, первый, самый такой примитивный, но важный ответ на вопрос, зачем это делать. Потому что Иисус это сделал.
Tad iespējams, ka šis ir pirmā un galvenā atbilde, varbūt primitīva, bet tomēr tieša. Pats kungs, ko ir pavēlējis darīt. Почему нам это надо делать? Kāpēc mums tas ir jādara? Потому что сам Господь сказал, чтобы мы это делали. Tāpēc, ka pats kungs teica, ka mēs to darītu. Очень просто, очень примитивно, но я хочу угождать Богу. Ļoti vienkārši primitīvi, bet es gribu izdevāt ar kungu. Я хочу быть послушным Богу. Es gribu būt paklausīgs Dievam. Поэтому я это делаю. Tāpēc es to daru. Но хорошо, что и Бог объяснил, зачем. Un labi, ka Dievs ir paskaidros, kāpēc. Вторая, да? Во-вторых, Otrakārt, мы видим, что Иисус сказал, для чего это делать. tad mēs redzam, priekš kam tas ir jādara, ja es to parādīs mums. Мы читаем, он говорит, это творите в мое воспоминание. To dariet, cik kā jūs mani pieminējat. То есть мы ломаем хлеб, и мы пьем это вино. Mēs laužam maizi un dzeram šo vīnu sulu. Так же, как это делала первая церковь. Tā kā to darīja pirmā draudze. И особенно так же, как это делала в эту ночь, когда Иисус был предан на крест. Un tieši tā kā tā naktī, kad Jēzus Kristus tika sists krustā. Как он это делал с учениками своими. Tā kā viņš to darīja ar saviem mācekļiem. И он передал воспоминания обо мне. Un viņš saka par piemiņu man, atcerēties mani. То есть нам нужно это делать для того, чтобы вспоминать о нем. Tas mums ir jādara, lai mēs varētu atcerēties par viņu. Но что о нем вспоминать? Bet ko par viņu А atcerēties? что о нем вспоминать? Ko tad par viņu atcerēties? Иисуса Христа, жизнь, она очень, хотя короткая была, но очень много о чем есть что вспоминать. Kristus dzīve bija diezgan īsa, bet tomēr ir daudz par ko atcerēties. Если мы читаем Евангелие, любые из 4 Евангелий, да, можно много что вспоминать о них. Un ja mēs lasām evaņģēliju, no jebkura, kā no 4 evaņģēliju, mēs redzam, ka var daudz ko atcerēties. Но апостол Павел здесь же в 26 стихе он как будто бы уточняет, что конкретно о нем вспоминать. Un 26. pantā Pāvils parāda tieši par ko tad mums ir jāatcerās. И он говорит, что ибо всякий раз, когда вы кушаете этот хлеб и пьете эту чашу, смерть Господню возвещается, когда он придет. Cik kā jūs no šīs maizes ēdat, no šī tiek dzerāt, tad kā kunga nāvi tiekams viņš nāvi. Тогда мы это делаем, чтобы конкретно вспомнить не просто о том, как он родился, не просто о том, какое-то событие, но конкретно о событиях на кресте. Tad mēs to darām, mēs vienkārši, lai atcerētos, kā viņš ir piedzimis vai kaut kādiem notikumiem, bet tieši konkrēti par viņa nāvi pie šī krusta. Это вторая важная причина, зачем мы это делаем, чтобы вспомнить, что произошло на кресте. Tad šī kā tas otrais iemesls, otrā atbilde, ļoti svarīgi, lai mēs atcerētos, ko viņš ir darījis pie krusta. Чтобы вспомнить, что вообще там происходило такое. Lai mēs varētu atcerēties, kas tad vispār notika tur, vietā krusta. Вспомнить. Atcerēties. И это не напрасно, Un tas nav vienkārši. потому что наша память, она имеет тенденцию забывать. Jo mūsu atmiņā ir tā tendence aizmirst. Я часто забываю что-то. Es bieži vien kaut ko aizmirstu. И кажется, вот, не могу вспомнить какую-то деталь. Un lūk, liekas, ka, mazliet, nevar atcerēties. Прошу жену свою знакомую, как они звали ее Es сам. prasu savai sievai, atgādāt, kā bija vārds tajā. Недавно было смешной случай. Es sen bija tāds smieklīgs arī. Я поставил напоминание в телефоне. Uzliksim atgādāt telefonu. Днем мне позвонили, и мне надо было вечером что-то передать. И я поставил напоминание. Kad dienu man piezvanīja, tad man vajadzēja kaut kādu lietu nodot tur vakarā, un es uzliksim telefonu atgādāt. А мне было лень в телефоне записывать конкретно что. Я думаю, я вспомню. Главное, чтобы вспомнить, что передать. Un man bija sliekums tā ierakstīt konkrēti ko, bet vienkārši gan atcerēšos ierakstīt, kad vajag to atgādāt. И вечером мне надо было передавать. Телефон мне напомнил, ну что мне надо было сказать, я не помню. Un telefons man atgādināja, ka vakarā man vajag, bet ko tā neatcerēties, ko vajadzēja pateikt. О чем это говорит? Наша память у кого-то сильнее, у кого-то послабее, да? Kāda tā ir stiprāka atmiņa, kāda švakā, kāds vairāk iedomē atcerās, kāds ne. Но время хлебопреломления. Это особенное время вспоминания о
том, что было на кресте. Svētā apēdiena laiks, tas ir īpašs laiks atmiņā par to, kas notika pie krusta. Да, мы всегда помним о том, что мы спасенные, о том, что Иисус наш Господь, Спаситель. Jā, mēs vienmēr atceramies, ka Jēzus Kristus ir mūsu glābējs, ka Viņš mūs ir izglābis un atbrīvojis. Но притупляется. Bet tas paliek trūks, tā atmiņa paliek trūka. Поэтому это благословенное прекрасное время, когда особенным образом все вместе вспоминая голгофский подвиг Иисуса. Tāpēc šis ir brīnišķīgs laiks visiem kopā būt un atcerēties Jēzus Kristus varenā rīcību pie Golgotas krusta. Мы утверждаемся еще и еще раз в вере в нашего Господа Иисуса. Mēs vēlreiz un vēlreiz pārliecinamies un apliecinām ticību uz Jēzu Kristu. И сейчас это будет время, когда мы будем тоже все вместе. И первый раз кто-то будет, да, кто-то уже много раз, но мы будем снова и снова вспоминать. Un tagad arī šeit mēs visi kopā darīsim to, un arī tie cilvēki, kuri darīs to vispār pirmo reizi, un tie, kas arī vairāk reizi to darījuši, mēs visi kopā atcerēsimies to, ko Jēzus darīs. Имея в своей руке хлеб, Turēt savā rokā maizi, мы будем думать и вспоминать о том, что тело невинного агнца Иисуса Христа, оно было сломано за нас. mēs turot šo maizi, mēs atcerēsimies, ka nevainīgi jēra Jēzus Kristus miesa tika lausta, nokaut par mums. Он этого не заслужил. Viņš to nebija pelnījis. Ему не нужно было умирать вообще. Viņam nevajadzēja iet vispār. Правда? Pareizi. Он не должен быть умерщвленным. Viņam nevajadzēja nomirt. Писание говорит, что не было ни одного греха, который он сделал. Raksta saka, nebija neviena grēka, kuru viņš būtu izdarījis. Но его тело было изломлено. Bet viņa miesa bija ļoti savāja. Его тело было разрушено Viņa miesa bija sagrauta. и сокрушено. Sagrauta. Из-за меня. Ar mani. Имея в своей другой руке чашу вина, мы можем вспомнить о том, что кровь Иисуса Христа, Turot šo biķeni mazo vienu sulu savā rokā, mēs atcerēsimies, ka Jēzus Kristus asins. его святая кровь, она была пролита за меня. Viņa svētās asins tika izlietas par mani. Благодаря этой святой крови я сегодня имею жизнь вечную. Pateicoties šim svētajam asinīm, šodien man ir mūžīgā dzīvība. Благодаря этой святой крови я сегодня могу молиться, иначе бы я не мог вообще молиться даже. Pateicoties šim svētajam asinīm, es varu lūgt, citādāk es varu lūgt nevarētu. Благодаря этой святой крови я сегодня могу быть детем Божьим Pateicoties šim svētajam asinīm, es varu būt par Dievu bērnu. и иметь уверенность в том, что небеса приготовлены для меня. Un būt pārliecināts par to, ka debesis ir sagatavots priekš manis. Потому что была пролита кровь, была заплачена высокая цена. Tāpēc, ka tika izlietas asins un samaksāt augstu cenu. И теперь я попрошу братьев, Андес, Гунтис, да, давайте мы будем служить в Un церкви. tagad Давайте все встанем сейчас. Vispiecelsimies. Mūsu Dieva, dodies savu iepriecināšanu, Jēzus Kristus, lai neviens, kas viņam līdz nepazust, iegūt mūžīgo dzīvi. Jēzu, mēs pateicamies Tev par Tavu labprātīgo upuri, ko Tu nes par mums visiem. Paldies, ka Tu ļāvi, lai Tev piesaka Golgotas krustā, lai Tu ar šo varētu izpirkt mūsu grēkus. Paldies Tev. Mēs Tev lūdzam, Teic, sveiki šo maizi. Sveiki šo maizi, kas simbolizē Tavu miesu Kristu. Un tagad mēs to baudīsim un palīdzi mums tiešām to darīt pateicībā par Tavu upuri, ko Tu nes par mūsu grēkiem.
Halleluja. Kungs, Jēzu, mēs pateicamies Tev par šo brīvības lugas simbolizē tās asinis. Tu esi teicis savā vārdā, ņemiet un dzeriet to, man pieminēja, jo šī ļaunādēļ, kas tiek izlietināts asinīs. Jēzu, paldies, ka mums ir brīvība no grēka, mums ir ļaunadēļ. Mēs varam būt dievbērni, pateicoties tam, ka Tu izvēli savas svētās asinis. Un svētī šo brīvo augu. Un palīdz mums pateicībā to paudīties. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Paldies, Jāni, par izlietiem asīm. Paldies, Jāni, ka tu noslēdz šo jauno derību, kas prasa Dievs asīs. Un mēs esam pateicīgi Tev, ka caur tām asīm mums ir brīvība no grēka. Un mēs varam dzīvot tēstu, svēku, Tev patīkam dzīvi. Paldies, Tev.
Paldies Jēzum par viņš jau brīnišķīgo upuri. Un Jēzus atvēr savu dzīvi, izraisās asmens. Ne tāpēc, ka mēs kādu reizi būtu tādi noskumuši, sēro. Viņš ir devis dzīvi par pārpilnību. Zini, ka mums ir dzīvi par pārpilnību. Kad tev paliek pāri, kad tu cik tu vēl sveici. Un es vienkārši aicinu tagad slavēt Dievu, pateikties viņam par viņu upuri. Jo viņš ir cienīts. Halleluja, Tev, kungs, Jēzu. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam, kungs. Paldies, Tev, Dievs, par katru vienu brāli māsas un ir blakus Dievs, ka mēs visi kopā varam būt Tava miesa, kungs. Halleluja, Jēzu, slava Tev. Slava Tev un pateicību, ka mēs katru dienu varam baudīt Tavus apsolījumus, ko Tu mums esi atstājis savā vārdā. O, Dievs, paldies, ka mums ir brīvi pieeja pie šī Tavu troņa, Dievs, 24 stundas diennaktī, ka mēs varam baudīt Tavus svētības, Tavu mīlestību, kungs. Slava Tev un pateicību, dzīvais Dievs. Halleluja, Tev, Jēzu. Slava Tev un pateicību. Slava Tev un pateicību, Jēzu. Halleluja, halleluja. Amen.